Nu, labdien, dāmas un kungi, un var sakot, Žigs šun ir iebraucis, jā, Latvijas galvaspilsētā Rīgā. Un pat cik es tūlīt dalīšos pārdomās, jā, par Rīgu, jā, tad visi mazie bērni šobrīd, jā, un tiem, kam varbūt, nu, vīst austiņas un tā tālāk, bišķiņ pisiet, aiziet, uzpīpēt, kaut ko aiziet, pisaties prom no ekrāniem, bļaļ, jo, nu, tūlīt Žigi pārpildīs emocijas, jā. Var sakot, jā, brauc uz Rīgu, protams, tur darīšanas hujomajo, tur jāizbraukā, zin kā, ka es parasti braucu, man sanāk pabraukāt, man nav tā, ka es iebraucu, zin kā, bez maz, kur ir Rīgas zīme, tur apstājos un viss tur visi beidzies. Mani jāpabraukā pa centru, jā, pa pilsētas centru, bļaļ, pa Latvijas galvaspilsētas centru mani jāpabraukā. Jā, kopš es neesmu bijis Rīgā, nu kāds brīdis ir pagājis, ne gluži pusgads, bet, nu jā, kaut kā 4 mēneši laikam. Jā, ka es pēdējo reizi biju, nu, bija pizdzēts, jā, runa ir pa ceļa stāvokli, jā, bija pizdzēts, bļaļ, nu, tagad ir pizdzēts konkrētnīs, jā, nu, nekas nav mainījies, nu, ir mainījies uz sūdīgo pusi, bļaļ, ir mainījies, un es nerunāju, bļaļ, pa kaut kādām gaģušnām ielām, jā, jo, nu, jebkurā pilsētā, nu, Liepāja, tu iebraucot arī, nu, ja tu speciāli meklē kaut kādu sūdu, nu, tu viņu atradīs, jā, nu, zin, kā cūku dubļus atradīs, jā, tur speciāli nav jāmeklē, nu, ir sūdīgas ielas, nu, ir, nu, ne tikai tur, zin, kā Liepāja, tur noteikti Ventspilī sūdīgas ielas, ir Jelgavā sūdīgas, ir vēl tur kaut kur sūdīgas, bet Rīgā, bļaļ, nav labu ielu, nav vienkārši labu ielu, ir, es nezinu, tur uz vienas rokas pirkstiem var saskaitīt, man liekas, kuras ir puslīdz normāls ielas, un ielu stāvoklis ir pizdzēts, es nerunāju pa kaut kādiem, es nezinu, pa kaut kādiem pučikiem, pļauniekiem, zepčikiem vai vēl kaut kur, jā, nu tur vien, nu, otra iela ir, bļaļ, neizbraucam, jā, nu labi, pa pučik, zepčik es nerunāšu, bet, nu, konkrēti kaut kāds, bļaļ, Bauskas ielas rajons, kur man mamma dzīvo, nu, tur taču ir pizdzēts, nu, ņemam to pašu Bauskas ielu, bļaļ, nu, viņi tomēr ir fucking maģistrālā iela, jā, nu, un pa tādām mēs varam runāt un runāt, viņu ir, bļaļ, desmitiem, simtiem, jā, pa normālām ielām, kur nebrauc tikai Jānīts un, bļaļ, pretim Pēterīts vienreiz dienā. Lielas, normālas ielas, nu viņas ir dīrsā, bļaļ, nu var teikt, ka tagad ir ziema, neko nevaram darīt, bļaļ, nu tā nevajag gaidīt līdz ziemai, aptojumāt jātais vasarāk, nu kaut ko jālabo, nu pizdiets. Par ko es visvairāk esmu uzvilcies, labi saprotu, tur, nu, zin kā, tur mans tur sašutums neko tur baigi nemainīs, jā, kā saka, parasti ņem, bļaļ, kapu, lai strādāt, bļaļ, aiziet bez maz arī. Lasīju, jā, kā reiz vakar, ka Rīgas mēram, jā, 23. gadā plānots palielināt algu, jā, 1,7 reizes, suka 1,7 reizes, jā. Tagad interesi pēc tur paskatījos kaut kur, čalis saņem, es tagad nezinu, neto, bruto, hujuto, man ir pilnīgi paibaļ 3,5 štukas kaut kur, jā, pat piemēram, ja tas ir, bļaļ, bruto, nu, tik un tā tu saņem neadekvātu, nu, saņem adekvātu summu teorētiski pa savu darbu, es neko nesaku, ja, bļaļ, nu, tu pat saņem 20 štukas vai vēl kaut ko, nu, nebūt žēl, ja ir kārtība, jā, nu, man pilnīgi pie dīrsas, ja pieņemsim kaut kāds premjeras, kaut kāds valsts prezidents saņemtu manis pēc kaut vai 500 000 mēnesī. Man nebūtu žēl, ja tiešām viss būtu sakārtots, būtu normāli, jā, būtu sapratne, bļaļ, virzienu, vismaz es neparastu sapratu virzienu, kurā mēs ejam, bļaļ, jo šobrīd izstāst, ka, zin kā, bļaļ, tu esi atpizdīts, tev ir izdurts acis, tev ir, bļaļ, iedots pavads tādiem pašiem cilvēkiem, kuriem arī, bļaļ, izdurts acis, jā, un viens tagad saka, mēs pisam uz ziemeļiem, jā, viens tā bikla, man liekas, ka mēs tur neejam aizpis mutu, mēs ejam uz turien, jā, kā tu zini, man ir tāda sajūta, bļaļ, jā, man ir sajūta, ka mēs pisam uz ziemeļiem. Karoči, neviens nihujā nezin, bet saņem neadekvātas algas, jā, neadekvāts, ja ņemam vidēji, nu, cik cilvēki pelna, nu, bļaļ, nu, lielais vairums tomēr, nu, būsim godīgi, dzīvo no rokas mutē, nu, tiem, kas tur ir galēja nabadzība, arī šito arī nevajag dzīt propagandu, jā, šitam es arī neticu, to tur, bļaļ, var atstāt Krievijas propagandas televīzijā. Ir, protams, kam ir, nu, stipri grūtāk, ir, kam ir grūti, bet, nu, vairums, jā, nu, tomēr dzīvo, nu, salīdzinot, īpaši es pabraukāju pa pasauli, dzīvo salīdzinoši ok, bet tik un tā vairums dzīvo no rokas mutē, teiksim tā, no aldziņas līdz aldziņai, jā, tur izvelk, varbūt citreiz pat aizņemās pirms algas un tā, nu, un tad uz tā vispārējā fona, jā, zin kā tās 3 štukas jau liekas neadekvāti daudz, bļa, ja vēl palielina kaut kādu, nezinu, tur 1,7 reizi, nu, tas sanāk pie 7 štukām, bļa, pie 7 štukām, par ko, bļa, kur ir atdeve atpakaļ, jā, nu, kur ir atdeve, bļa, nu, paliek aizvien sūdīgāk, jā, es neko nesaku, jā, nu, ne jau viņš bija tas, kurš tos ceļus visu nolaid un tā tālāk, bet es vispār neredzu, nu, bļa, nu, nekādu progresu, bļa, tu brauc Rīgā iekšā, nu, jebkura virziena, ko es pēdējā laikā esmu brauc, nu,
pa Jūrmalu šosei, jā, nu tur tas viens posmiņš ir, bļeļ, saremontēt. Pabrauc tālāk pie lidostas un tā, un tur, bļeļ, tu pa malēju joslu un maz nevar pabraukt. Cik besās, kāpēc cilvēki brauc pa kreiso joslu un tu nevar apdzīt. Tu, bļeļ, pamēģini pa kreiso, pa labo malējo joslu, tu tur nevar pabraukt. Tur ir, bļeļ, šitais te, jā, tur, bļeļ, Parkinsons tev, bļeļ, sveicini, jā, māja pa logi, jā, brauc garām, reku, misters Parkinsons stāv, bļeļ, trebošu roku tev. Hello, bļeļ, pīzdēc, nu, kur ir atdeva, nu kā var palielināt, bļeļ, algas, ja tu principā, nu, netiec galā ar saviem fucking, bļeļ, tiešajiem pienākumiem. Nerunāju konkrēti vispār par Rīgas mēru, nu šobrīd runāju konkrēti par Rīgas mēru, tāpēc, ka Rīgas ielas ir pizdiets dīrsā, bļeļ. Sakiet, ko gribat, bļeļ, oponēt vai vēl kaut ko, bļeļ, personīgi iedošu pa pūrnu godu vārdu zaibal, bļeļ. Katru reizi, kad iebrauc, pēc tam domā, nahuj man mašīna jāpis galvaspilsētā, es nebrauc, bļeļ, uz kaut kādu čuhņu meklēt, es nezinu, kur nopīzdot lētāk degvielu vai vēl kaut ko, es, bļeļ, brauc uz galvaspilsētu ģēles kruķīt. Un tas ir pizdiets, jā. Palielināsies arī Kariņam, jā, arī Levitam, jā, arī Saeimas deputātiem sukas, bļeļ, palielinās algas, jā, palielinās, es saku, ja nebūtu iebildumu, ja, nu, bļeļ, nu, mēs saprastu vismaz virzienu, kurā mēs virzamies, saprastu vismaz, nu, kam tas tiek tērēts, tāpēc, ka, nezinu, vairums, nezinu, kaut kādu likumu un tā tālāk. Es nezinu, vai tiek pīpājot pieņemt, vai caur dīrsu, vai kā, bļeļ, nu es nesaprotu to, pizdiec, bļeļ. Runājot par šito te, jā, nu tagad cik laikam pēc tā palielinājuma vai kaut kur, bļeļ, pie 8 štukām laikam saņems, bļeļ, Rodžers, Levits, kas, bļeļ, 2 teikumus sakarīgs nevar salikt, bļeļ, nu gluži tāpat kā es, nu vismaz nelamājās. Jāsaka, nu, bet tad mana lamāšanos 5 štukas jāsaņem, es varu, bļeļ, uzburt, nezinu, 5 teikumus, bļeļ, paplašināts, un kuriem pati doma, kuriem tev nav jādomā, viņš apsveic Ziemassvētkos vai pastāstīja, ka viņam vasarnīcais stikls ir izhujārīts ārā, jā, bļeļ, tu nesaproti. Nu, vot par šito ir runa, nu tas taču ir pizdiec, es vispār uzskatu, ka laikam manā izpratnē vajadzētu visiem šitiem te vadība, jā, kaut kādai Saeimai, ministru kabinetam, tur ministru prezidentam, nezinu, tur domju vadītājiem un deputātiem, algu pielīdzināt vidējai algai valstī, un tu drīksti pacelt tikai tad, kad paceļās vidējā alga valstī. Un tad tu būtu ieinteresēts, jebkurš cilvēks loģiski ir ieinteresēts dzīvot labāk. Nu, tas ir pilnīgi normāli, nu, jebkurš cenšas dzīvot labāk, to nevar pārmest, tas ir cilvēka dabā. Nu, loģiski, ja tev ir, nezinu, iespēja gulēt, bļeļ, uz salu madracīšu vai uz mīkstu madracīšu, nu, tu izvēlēsies mīkstu madracīti. Nu, ja tev nav akurāti kaut kāds cits speciāls iemesls, kāpēc tev jāizvēlās tas, jā. Ja tev ir iespējas, nezinu, dzīvot kaut kādā komunālā dzīvokļa privāta māja, nu tu noteikti izvēlēsies privātu māju atkal, nu ja tur nav kaut kāds baigs specifiskais iemesls. Nu tas ir loģiski un tas ir saprotam. Bet tikai tad tu būtu ieinteresēts, ja tev ir vidējā alga, cik mums tagad ir vidējā? Es pat nezinu, cik ir vidējā. Nu, pēc papīriem notiek kaut kāds 200, es pieļauju. Jā, nu, kaut gan būsim godīgi, kaut kāda vidēja, kaut kāda 800 visticamāk. Labi, jā, bļeļ. Bet, nu, mēs zinām, kā vidējā tiek ņēmt, jā, vienam, kuram ir 10 štukas, un, bļeļ, 10, kuriem ir, bļeļ, 700, jā, un tas sanāk, ka kopēji saņem 1,5 štuku mēnesī, jā, bet kaut gan, bļeļ, viens saņem tikai to lielo. Nu jā, un tad, respektīvi, jā, tev būtu kaut kāda vidējā, pieņemsim, ir, nezinu, nu jā, tagad, nu, pieņemsim, štuka 200, visi saņem štuka 200, jā, un tu esi ieinteresēts dzīvot labāk. Bļeļ, tu, suka, nedomāt, kā tev ir labāk, tu domāt, kā visiem ir labāk, tāpēc, ka tieši tavai alga ir atkarīga no vidējās algas, jā, vidējā paceļās, pieņemsim, o, tagad vidējā valstī štuka 500, lūdzu, tev arī štuka 500. Negrib strādāt, pisies nahu, jā, dari, ko tu dari, savu privāto biznesu, nezinu, slauki ielas, bļeļ, vadi trolejbus vienalga, ko, jā, nu, nedarbojas, lai nāk cilvēki, kas ir gatavi par to naudu strādāt, kas ir gatavi pacelt vidējo algu valstī, lai viņš varētu pelnīt attiecīgi vairāk. Nu, manuprāt, tā būtu loģiska ideja. Nu, bļeļ, es nezinu, komentāros pastāstiet, nu, kaut kā es nepareizi domāju vai kur, bet vienkārši saku, nu, es sašāvos tagad gaidu, kamēr manēji atnāks, bļeļ. Nu, pizdiec, nu, par Rīgu, nu, pabrauk, nu, tas ir ārprāts, nu, tā nevar, bļeļ, un vēl palielināsies alga, nu, tas ir pizdiec, nu, es nezinu kā. Tagad bērni var nākt atpakaļ, jā, vienkārši Žigonkuls te bija mazliet sašūmējies, jā, jo, nu, ielas stāvoklis Rīgā ir tāds, nu, diezgan nepatīkams, teiksim tā, jā, jūs īsumā tagad domājat, ko jūs nokavējat, neko daudz nenokavējāt. Vienkārši izteikt savas domas, ka varētu bišķiņu uzlabot ielas stāvokli, jā. Visiem jauku, whatever, ka šun ceturtdienu, un tad jau tiekamies kaut kādu citreiz.